Tagad parādīšu, kā gatavot ksantānu sveķu gēlu. Ksantānu sveķi ir vieni no patīkamākajiem un vieglākajiem gēla konsistences veidotājiem. Process ir pavisam vienkāršs, augstā metode, un parādīšu, kas tad ir svarīgi gatavošanas procesā. Pamata gēlu gatavošu tīrā ūdenī. Recepte uz 100 gramiem. Pirmo mēs ievietojam traukā ūdeni. Protams, receptē un jebkurā kosmētikas līdzeklī izmantoju demineralizēto ūdeni, kas ir attīrīts no liekiem minerāliem un ir ļoti tīrs. Tad jau man ir iesvērti sausā trauciņā ksantāna sveķi, balts viegls pulverītis ar nelieliem maziem graudiņiem. Un svarīgākais gatavošanas procesā ir gatavot tādā platākā atvērtā bļodā un šos ksantāna sveķus vienmērīgi izkaisīt pa ūdens virsmu. Vienmērīgi, lai vieglāk šiem ksantāna sveķiem ir izšķīst. Izkaisam vienmērīgi pa ūdens virsmu. Maisīšu ar putojamo slotiņu. Ksantāna sveķi šķīst pamazām. Protams, viņi ir ūdenī šķīstošie, tomēr process ir mazliet lēns un ir mazliet jāpagaida, kamēr šie ksantāna sveķi veido šo te gēla masu. Es neiesaku putot ar mikseri vai ar kādu piena putotāju, jo tādā veidā mēs ievadam ksantāna sveķu gēlā daudz gaisa burbulīšus, un līdz ar to produktam ir vieglāk ātri oksidēties un sākt bojāties. Es iesaku atstāt šādā veidā sagatavotus ksantāna sveķus vismaz uz 30–40 minūtēm. Mazliet samaisam un atstājam uz 30–40 minūtēm. Pēc 30–40 minūtēm mēs saņemam šādu te jau gēlu, kuru samaisot, jau mēs redzam, ka gēls ir viendabīgā masā. Viss ir ļoti vienkārši. Šis ir 1% gēls, tātad uz 99% ūdens ir 1% vai 1 grams ksantāna sveķu. Tikai 1 grams. Un veidojās šāds patīkams gēls. Tātad mēs, veidojot šo te gēla pamatu, mēs skatāmies, kādam līdzeklim mēs viņu veidojam. Tātad serumiem pārsvarā ieteicamais procentuālais daudzums ir 0,5 līdz 0,8% ksantāna sveķi. Dezodorantam, gēlveida dezodorantam 1%, ķermeņa gēlam 1,5% līdz 2%. Un, ja mēs veidojam šampūnu pamatu, tad 1,2% aptuveni ksantāna sveķus mēs pievienojam klāt pie pamatmasas, vai tas būtu ūdens, vai ziedūdens, vai kāds augu hidrolāts, vai augu izvilkums. Ja mēs vēlamies pievienot klāt ksantāna sveķiem, pamatgēlam izejvielas, kas sastāv no eļļas un ētriskajām eļļām. Tādā veidā mēs veidojam dažādus ķermeņa gēlus, celulīta gēlus. Kas ir jāņem vērā? Tātad receptēs tas ir atspoguļots, neliels daudzums eļļas, izvēlētās eļļas, un pievienojam klāt eļļai nepieciešamo daudzumu ar ētrisko eļļu.
lai ētriskā eļļa izšķīst bāzes eļļā. Un pievienojam klāt pamatmasai un kārtīgi iemaisa. Šeit mēs nepievienojam nekādas savienotāju vielas, tādēļ rūpīgi ir eļļu maisījums ar ētriskām eļļām jāiemaisa pamata gēlā. Ja mēs gatavojam gēlu ilgstošākai uzglabāšanai, tad mēs pievienojam klāt konservējošo vielu. Un konservantu tad pievienojam noslēgumā un arī kārtīgi iemaisam. Tātad konservantu mēs attiecīgo daudzumu pievienojam un iemaisam. Uz pamata gēla bāzes top ļoti daudz un dažādas receptes. Ļoti gēls ir patīkams, neveido lipīgu slāni uz ādas, viegls, gaisīgs un ļoti labi iesūcas ādā. Tad, kad produkts mums ir sagatavots, mēs pildam trauciņos, es ievietošu caurspīdīgā mērglāzē, lai var redzēt šo konsistenci. Un pamata gēls jau šeit ar pievienoto vērtību jau ir sagatavots. Tātad gēls uz ksantāna sveķu bāzes 1% koncentrācijā, plus pievienotas ētriskās eļļas. Šo ksantāna sveķu pamata gēlu var veidot gan tieši kā pamata gēlu, un pēc tam šajā te pamata gēlā integrēt pārējās sastāvdaļas, vai jau arī sākotnēji iekļaut receptē, un tātad, kā vienmēr, recepti sastādam uz 100%, tātad uz 100 gramiem. Un produkts ir sagatavots vienkārši, ātri un ērti. Un saņemam ļoti labu un izcilu rezultātu. Lai prieks gatavot!